Šajā raidierakstā sarunājos ar mākslinieku Arvi Kantiševu, multimākslinieku, kurš strādā dažādos medijos, gan tēlniecībā, vizuālajā mākslā, performancē un arī mūzikā. Sarunā pieskaramies viņa mākslas darbam Kuldīgas pilsētvidē. Runājam par mākslas lomu sabiedrībā un par to, kā vidi ietekmē uztveri un domāšanu. Viena no īpaši interesantajām telpām, par kuru Arvis stāsta, ir ne tikai pilsētvide, bet arī mežs kā vieta pieredzei, riskam un citai klātbūtnes kvalitātei. Šī ir saruna par telpu, mākslu un to, kā tā iedarbojas uz cilvēku arī tad, ja nevienmēr tiek apzināti saprast. Es gandrīz nesaprotu, par ko iet runa, Jā. bet vienā brīdī es sāku saprast, ka tur mēs runājam par to laikmetīgo mākslu, mēģinam viņu nodefinēt, un kas man riktīgi iecepīja, man personīgi, bet, varbūt, kad pieņemsim tas, ko es tur pat tādu, kā to nosaukt, man nepatīk vārds reliģija, un jau man arī nepatīk tas vārds spirituālisms. Sakrāls kaut kas? Varbūt kaut kas sakrāls, vai arī varbūt vārds autentisks nav īstais, bet vienmēr sakot, kad, ja man jāliekās kaut kādos rāmjos, tad priekš tādas garīgās prizmas man daoisms makes most sense. Un vienkārši tajā laikmetīgajā mākslā man tur baigi sāk, tas vilkties tā kā kopā. Un kas man likās priekš manis pretrunīgi, ja es to laikmetīgo mākslu uzlūkoju no ārpuses, cik man ir tā saskara. Tad es tur varbūt saskatu pilnīgi pretējo, bet, pieņemsim tas, kas ir tas mākslas zinātnieks un zinātnieki, kas to pēta caur to teorētisko prizmu, viņi tur atkal saskata tieši to, kas man pašam personīgi ir svarīgs. Un tad tur vienkārši arī bija kaut kādi momenti, kad nodefinējās, dažreiz ir kaut kādas lietas, ko tu intuitīvi jūti, vai zemapziņā, bet īstenībā, kamēr viņas nenodefinējās kā kaut kāda tēze vai vismaz kā jautājums, tad tas skaidrības trūkums tevi laupa kaut kādu konkrētību. Un tad tur, pieņemsim, mums bija tur jāraksta tāds Boris Grojs, viņam tur grāmata Becoming an Artwork, arī tur par to laikmetīgo mākslu, kā tas mākslinieks principā jau tagad pats ir kā tas mākslas darbs, un viņš tur vilka paralēli to mītu par to narcisu, bet viņš to narcisu tā apmeta kājām gaisā, jo, tu jau zini to mītu noteikti. Kuru? Par narcisu, ka viņš tur pie tā savu atspulgu iemīlējās un sastinga, un tad pārvērtās par narcisu. Un, kā saka, tā stāsta morāli ļoti vienkārši kā vajadzētu būt, bet, labi. Un vienkārši, kā saka, to darbu lasot, tas man tika vairāk reizes apmests otrādāk, jo pirmkārt, man tā kā kaitināja, ka viņš, viņu pilnībā apmet otrādāk, ka rekur nevis viņš ir, kā saka, tik sekls un virspusējs, bet tieši otrādāk, ka viņš tur ir pilnībā sevi upurējis, lai sevi padarītu pa mākslas darbu. Tur... Jā, bet tu daudz vispār lasi? Kaut ko es lasu, varētu teikt. Jā, ir kaut kas, ko es lasu vairāk kārt. Droši vien daudz ko klausos, bet tagad, Jā, es tā saprotu arī, esmu novērojis, ka tagad mūsdienu situācijā, vai kā to varētu labāk nosaukt, tā klausīšanās laikam ir tas visefektīvākais veids, kā uzņemt to vajadzīgo informāciju, kur tikpat labi varbūt arī tajā pašā literatūrā vai vēl kaut kur, jo mēs tur kaut kur braucam, kaut ko darām, kaut kur esam, un mums visu laiku ir taču internets un vispārējais. Un taču tik daudz grāmatas ir arī audio ierakstos pieejams, grāmatas, kuras ir jāpērk, tu viņas var dabūt bez maksas noklausīties internetā. Tas, protams, ir kaut kāds nedaudz, maz tu var tā kā būt nefokusēts un klausīties, bet tu jau vari arī fokusēties un klausīties. Un tad tur ir tas izvēles, vienkārši tas brīvās izvēles iespēja, bet tu vari noteikti skatīties uz ceļu un stūrēt. Jā. Tā lasīšanai tas ir, es negribu teikt gluži luksus, bet priekš manis tā jau ir tāda sava veida meditācija. Tam ir jāatrod labi, tagad man kaut kāda, pareizāk sakot, elektroniskā grāmata. Un tad vienkārši tas ir kaut kas, kad es
pieķeru sevi, ka es nevaru, kā teikt, nu, ja es pārāk ilgi sāku kādā Instagramā sēdēt, tad es sāku spēlēt šahu. Un, ja man paliek šahu spēlēt, tad es piespiežu sevi palasīt grāmatu. Man vienkārši kaut kāds grāmatas, ko es lasu, bet... Un tas, varbūt tās mēs varam arī tagad iestarpināt iekšā to, ka tu īsumā pastāstīji pāris teikumos par sevi, kas, tā kā tavuprāt, ir svarīgākais? Nu, jā. Tiem, kuri nezina par to, ka tu esi Ārvis Kantiševs, a.k.a. Pogo. Jā, kaut kā. Tas ir kā kurā brīdī man ir tas jautājums sastāv dažreiz ir ļoti vienkārši un ātri atbildēt. Bet, nu, jā, vienkāršākais būtu, es esmu multimākslinieks, tagad jau arī pievērsies telniecībai, izstudējos modes mākslu, tur man ir maģistrs un nodarbojos arī ar mūzikas producēšanu, uzstājos, dažkārt sadarbojos ar citiem un darbojos arī performanču mākslas žanrā. Bet, nu, jā, tā vienā vārdā jūtu sevi kā mākslinieku. Jā, un tā tēlniecība, cik viņi ieņem procentuāli to tavējo identitāti? Šī brīdī. Nu, jā, jo man liekas, kā pateikt, es mēģināšu runāt normāli, bet man vēl kaut kādi pāris iestarpinājumi jāsaka, jo es apmēram saprotu, kādas atbildes sagaidu uz šādiem jautājumiem. Nē, tu tur tā kā var arī runāt citā valodā. Nu jā, un tad ir vairāk tas, kā es gribu par to izteikties, un cik es gribu, un kā es gribu atklāties. Bet, ja tā vienkārši procentuāli man nāk prātā 80% kaut kādu pēdējo gadu noteikti ir paņēmusi tēlniecība, nu, tas stāsts jau vispār ir tāds, ka es vienmēr sirdī esmu jūties kā tēlnieks. Varētu teikt, ka moda bija mazliet manā iracionālajā prātā racionāls lēmums. Bet nav jau tā, ka man viņa neinteresē. Nu, tas atkal ir garš un plašs stāsts, kas un kā man tur interesē. Un otra lieta ir, ko tu sagaidi no institūcijas un ko viņa piedāvā. Un tad ir vienkārši, vai tu meklē to kompromisu vai nē. Un pieņemsim, ar to modes to kompromisu pārāk ilgi nemeklēju. Ar to tēlniecību atkal ir tā, ka es pirms... Kā es smējos, pirms 5 gadi es nonācu kapos, un tad tur raku un betonēju, pēc tam jau arī zāģēju slīpēju, un tad sanāca uztaisīt pirmo granīta skulptūru, un tad savā ziņā es iemīlējos tajā materiālā, un varētu teikt, ka tas materiāls... Daudz ko ir pamainījis man, bet, nu jā, galvenais man, laikam, tēlniecībā visvairāk interesē granīts tieši. Bet cik sen tu sāki ar akmeni? Nebija tā, ka tu jau, man ir bijusi tā izdevība tev pazīt diezgan sen, bet tu jau bērnībā ar akmeni ņēmies? Nu, nosacīt, es tur viņu mazas lauskas slīpēju. Tad jautājums, ko tu tur atceries? Nu, es atceros to, ka tu mācēji viņu apstrādāt diezgan tā kā veikli. Jā. Jā, bija kaut kāds marmora lauskas, ko es tur dabūju. Nu, kaut ko es tur... jā, jo redzi, tā kā, ka, pieņemsim, runājot par akmeni, ņemot vērā, kāds ir granīts, tad pieņemsim par marmoru, un iespējams, ka tas vispār bija mākslīgais marmors. Bet, kā teikt, tā cietība ir tik dramatiski atšķirīga, ka es viņu pat nepieskaitu pie tā īstā akmens. Un ko es arī esmu tagad padzirdējis to
tēlniecību studējot, kad, kā teikt, kā teikt, man tā šķiet, ka es tā esmu dzirdējis, lai nebūtu tā, ka kāds uzreiz oponē ar faktiem, jo fakti nav tas, kas man tik ļoti interesē. Bet jā, kad tieši granīta skulptūra ir tā augstākā pilotāža, es jau, kā teikt, marmors ir skaists un foršs, bet viņš ir, relatīvi mīksts. Es tā kā jokoju, ka viņi var nazi griezt, bet, tehniski viņi var nazi griezt, bet, protams, tev vajag, bišķi piemērotākus un cietāku, varbūt, tērauda marku par to, kas ir nazim. Bet vienkārši marmors man nav tik interesants. Jā, un kas bija tas, tātad, tas, kāpēc es iedomājos tevi, ar tevi, tā kā veidot šo sarunu, bija tātad tas darbs, kuru es jau minēju tev šodien vienreiz, kad mēs tikko satikāmies, vai kā darbs, kurš bija Kuldīgā, tā skulptūra pilsētvidē. Jā. Viņa tā kā bija no kādiem materiāliem? Beigās šobrīd viņi ir no poliestera sveķiem un stikla šķiedras. Tas soliņš bija no betona ar dzelzs armatūru, krāsot ar tām aerosola krāsām. Un kas bija tā darba nosaukums un tēma? Mozilla Browser. Tas tā kā ir tas pārlūk programma datorā. Jā. Jo, kā pateikt, man tur tā konceptuālā daļa tur ir diezgan izvērsta, bet tas īsais stāsts varbūt būtu par to, ka tur, kur man ir tas ģimenes īpašums un mežs tiek niediņi, un tad šeit pētot to vēsturi, vairāk kārtīgi es esmu nonācis pie tā Livonijas vilkača, kas ir tur tāda, izrādās, ka pasaulē, nosacīti viņa relatīvi zināma, un jau arī pēdējos gados lokāli viņa paliek aizvien populārāka. Bet tas stāsts ir, tā kā nosacīti, tas ir tuvākais kaut kādai faktuālai vēsturiskai liecībai, baznīcas tiesas prāvu, kur viņš sākumā bija pieaicināts kā liecinieks, un tad, kamēr viņu tur pratināja, viņš kaut kā tās starp citu pieminēja. Es neatceros tagad precīzi, vai viņš sev pats nosauc pa vilkaci, vai viņš vienkārši teica, ka viņš tur pārvēršās pa vilku un citiem vilkačiem tur cīnās ar aganām. Un tad viņi vienkārši sāk par to tiesāt. Bet priekš manis tas sava veida tā ironija, tie bija tie zviedru vācu laiki, kad viņi nāca šeit iekšā ieviest kristietību, un tad es teiktu, tas vilkacis Tīs bija vairāk tāds, varētu teikt, zintnieks, kaut kāds netagluži priesteris vai kā latviski teikt. Angliski tas vārds hermit, tā kā latviski tas laikam tā kā kaut kāds vientuļnieks, vai meža vecs. Vienmēr sakot, viņš bija vairāk tā kā dziednieks, zintnieks, bet, kā pateikt, tā baznīca uzreiz tad pieķērās tai vienai lietai par to vilkacību, sāk viņu par to tiesāt. Un kā viņš līdz Kuldīgai aizgāja? Tas ir tāds projekts, katru gadu tur jaunie mākslinieki, viņiem ir iespēja pilsētvidē izlikt savus darbus, un tad man piedāvāja to iespēju, to darbu tur izlikt. Tajā brīdī, kad man to iespēju piedāvāja, viņš jau bija tikai māla modelis, un tas māla modelis arī, kāpēc tas viss ir tādas likuma sakarības vai sakritības, kā uz to skatās, kāpēc es līdz tam nonācu. Jo tas darbs sākumā bija vienkārši veidošanā uzdevums. Mums bija sēdoša figūra, tā kā es tēlniecībai akadēmiski esmu pievērsies tikai maģistra līmenī. Tur jau, kā teikt, mums kā pieaugušiem cilvēkiem ļauj
nu, pašiem diktēt savus noteikumus, pašam uzlikt uzstādījumus, atšķirībā no bakalaura, kur tev tomēr māca pēc programmas. Nu jā, un tā kā es nebiju veidojis akadēmiski, anatomiski, tad tas bija tas, ko es gribēju izmēģināt. Un tajā brīdī, kad es biju dabūjis atzīmi, es gribēju tomēr to darbu arī atformēt. Jo, Bet viņš bija tā kā 1:1 tajā izmērā, kāds tas ir, vai bija Kuldīgā? Jā, tā sanāk. Izskatās, ka es viņu esmu uztaisījis bišķi mazāku, tad, kad viņam apsēžās blakus. Es domāju, vai tas modelis bija tas, no tā arī tu atlēji? Ja skaties, vispirms bija cilvēks, un tajā brīdī, kad es esmu atzīmi dabūjis, man ir tā kā, bet es gribu viņu pabeigt un atliet, pēkšņi man atnāk tā atklāsme, ka man jau vairs nav jāveido tas konkrētais cilvēks. Tagad, kā teikt, es esmu uzstādījumu izpildījis, teicis, var darīt, ko es gribu. Un tad kaut kā, atkal atgriežoties pie tās leģendas par to vilkaci un par to pārpratumu, varētu teikt, tas atkal ir garš stāsts, kāpēc un tā, tāpēc tas īsais atlikums, varbūt visvienkāršākais, kā uz to atsaukties, būtu pēc ķeltu horoskopa, tādā ziņā, horoskopa man neko nenozīmē, es viņiem neatsaucos, tas vienkārši liekas interesanti, pēc ķeltu horoskopa mans horoskops ir lapsa, un tāpēc vienkārši es domāju, ka tas stāsts par vilkaci ir viens milzīgs pārpratums, savā ziņā apzināts pārpratums, tāpēc es domāju, kāpēc par vilkaci, viņš man liekas arī pieminēja, ka viņš arī pa kraukli ir pārvērties. Tad es domāju, kāpēc gan viņš nevarētu arī pārvērsties pa lapsu, bet es viņu veidoju tādā starpstadijā starp to cilvēku un lapsu. Jā, un kā teikt, ja pārpratumi turpinās, viņu veidojot pārsvarā visiem viņš izties pēc vēlna. Bet, kad tu pasties no aizmugures, viņam tomēr ir lapsas aste. Un tāpēc arī tas darba nosaukums ir tas Mozilla browser, jo tas ir, man liekas, tas... Firefox? Tik ļoti, es atkal negribēju tik ļoti, es it kā izsakos ļoti tieši, bet negribējās tik tieši, tāpēc ir Mozilla browser, bet konkrētais Firefox. Un kad internets arī mūsdienās, manuprāt, ir tā vieta, kur mēs visvairāk iegūstam dezinformāciju, kur fakti tiek sagrozīti, tāpēc, tādā veidā es to tēmu turpinu, bet, kā teikt, tas ir tas kaut kāds teorētiskais padziļinājums, jo roku rokā man iet arī tāda virspusēja neiedziļināšanās, un vienkārši man tā patīk, es tā daru. Jā. Un tie vilkači, tev, tā kā, viņi vēl tur staigā pa to tavējo mežu? Jā, tas ir labs jautājums. Vai par to nevajag domāt, labāk? Kā... Nē, par to es esmu daudz domājis. Man tur arī ir kaut kāds, teiksim tā, kaut kādi savi stāsti par to, ka varbūt man liekas, ka kaut kādā veidā tas gars noteikti tur mitinās, varbūt es kaut kādā veidā to garu esmu iedarbojies, bet, kā pateikt, tas ir tāda mākslinieka fantāzijas. Bet pastāst par tām spekulācijām. Vai tev ir kaut kas, ko tu vari pastāstīt, kā tu ar viņu, vai ko tu esi redzējis vai piedzīvojis? Ir kaut kas, ko es noteikti nestāstīšu. Protams, kas noteikti ir interesantāk. Bet tas, ko es varu pastāstīt, kas varbūt nav tik... kas vienkārši arī bija interesanti. Tu tagad nebloķē to mīķi ar tev, vai tu jau zini? Ok, tu jau zini, kā skaņa kustās. Apmēram. Jā. Tā pieļauj. Vienmēr sakot, arī tajā tiesas prāvā bija aprakstīts, kādā veidā tu vari kļūt pa vilkaci, ka tam ir divi veidi. Kad vai nu vilkacis apvārdo dzērienu un tev iedod, no kura tu padzeries, vai arī otrs viņš tev iedod spālu kumšķi. Un... kaut kādus gadus atpakaļ, es pat tagad neatceros, kur tieši. Jo
Jo man kāpēc liekas, man tur bija. Bet tā kā tajā teritorijā mežā. Jā. Tajā teritorijā mežā bija, ka es vienā brīdī atrodu kaut kādu spālu kumšķi, es viņu paņemu, ilgi uz viņu skatos, beigās man, es izstāstu tā kā, vilka kažoka spāles. Jā, un tad, kā teikt, tajā brīdī es par to neko nedomāju, bet, es viņus kaut kur savāc atstāju. Un te ir tas moments, ka man tā chronoloģija arī dzīvē dažreiz pieklibo, ka es nezinu, kurš notikums ir bijis pirms un kurš ir pēc. Bet vienmēr sakot, kaut kādā brīdī man tas stāsts saslēdzās ar to, ka tagad es esmu dabūjis to spālu kumšķi. Kaut kā viņš pie manis nonāca. Jā, un tad arī vēl ir bijis, ka es redzu, ka aizskrien vilks. Bet tas bija dienas laikā. Un tagad īstenībā vēl vienu stāstu, ko es tam nebiju piekabinājis, bet kas relatīvi nesen notika pāris mēnešus atpakaļ, kas arī bija tā mazliet baiss. Es tur viens pats biju mežā, es tur kurināju kaut kādus visādus vecos žagarus. Un tad vienā brīdī es dzirdu, sākās tāda normāla gaudošana. Man likās, tur kaut kādi 5 vilki točni ir. Suņi tie noteikti nebija. Cik es pārzinu skaņas. Bet vienā brīdī tā sajūta bija tāda ļoti jocīga, jo tā skaņa viņa man riņķoja apkārt. Un man tur tajā mežā ir tāds tā kā klājums, un tad apkārt tur ir tas mežs. Un tad vienā brīdī es klausos, tā skaņa reāli man tā kā pa riņķi tuvojās. Un tad es tā... Tikai spirāles veidā. Jā. Un tad es tāds nolēmu, ieeju iekšā kaut kādu brīdi. Izēja atkal ārā, it kā nav tās skaņas. Un tad kaut kāds 2-3 reizes tā epizode bija. Cik ilgi tas bija? Cik minūtes? Vari pastāstīt par minūtēm? Tas bija kaut kāds, nezinu, pār stunda, 2, kad ik pa brīdim bija tur. Un tad... Katreiz virzienā vienā virzienā uz sāniem. Un tā periodiski, vai viņi skrienot? Izklāt, tu tā kā dzirdi, cik tur tas, man pēc sajūtas likās, varbūt viņi tur kaut kādu 500 metru attālumā, un tad jau kaut kādi 300-200, tā kā tā skaņa. Jā. Pēc tam es... Un piedod, bet tā kā ne tikai vienā virzienā, bet... Riņķi, tā kā likās, ka viņi man tā kā tuvojās. Un tu biji viens pats. Un es biju viens pats, un es tā, interesanti sajūta, bet, un baigi interesanti, tā kā tev riktīgi paliek baila, bet tā, kad tu sāc tajā skaņā klausīties, tad tā kaut kā uz brīdi tās bailes pazūd. Bet tā, kad tu dzirdi, ka tā skaņa sāk tuvoties, tad tev atkal, tā paliek ļoti neomulīgi, jā, un tā es eju iekšā, un tad tā skaņa tā kā pazūd, un tā es iznāk ārā. Un tad tā skaņā atkal kaut kādā brīdī atsākās. Tas stāsts, bet tajā brīdī es ar tādu, kā teikt, protams, man neumulīgi, bet es domāju, ja tie vilki, viņi tak man neuzbruks. Es esmu cilvēks un rekur man milzīgs ugunskurs. Bet pēc tam šito vecmammai stāstīju, viņi man saka, ka vilki mēdz tā kā cilvēkus arī ielenkt. Un tam man bija tā, tieši tāda tā sajūta arī bija. Ka viņi vienkārši jūta, ka zināja, ka tur ir ugunskurs, un viņi gāja ielenkt ugunskuru, pie kur sēž. Mani droši vien, jā. Tāda bija tā sajūta. Un tas vienkārši tādā ziņā tie meži it kā pēdējos gados paliek bīstamāki nosacīti. Bet man jau tajos mežos... Vai dabīgāki? Nē. Es domāju, cilvēkam, kā teikt, labi, daba jau vienmēr ir kaut kādā veidā bijis. Cilvēkam bīstamāk tie meži, tie ir dēļ vilkiem un vāči arī tur sāk blant. Es pat teiktu, zin kā, tas vilks viens pats varbūt nav tik bīstams, bet tā, ka viņi ir jau kaut kāda grupiņa, tad jau, protams, ko teikt. Bet, tas tur tāda epizode, protams, iekāp mašīnā, aizbrauc projām, viss kārtībā. Bet, teiksim, aizbraucot atkal uz turieni, tās sajūtas kaut kā tev ietekmē to saikni ar to vietu? Nē, kā vajag. Man tas ir vairāk tāds, kā teikt, uzdevums. Kas man liekas baigi interesanti? Lai arī cik reizes es tur viens pats palieku, man vienmēr tā kā atnāk nakts un man tā kā paliek neomulīgi vai pat ir tā kā bail. Arī pirms vilkiem?
Jā, nu vienmēr. Bet tas normāli. Un, kā teikt, un tie vilki man nekādā veidā to nemainīja. Nu, man tikpat, kā teikt, nu, tā... Viņi tikai apstiprināja par to, ka jābaidās, tā kā, jo tur ir... Nē, nu, es pat teiktu, tas iedod tev tā kā, nu, kā pateikt, nu, kā teikt, mans lielākais, kā teikt, saprātā, kā teikt, mana saprāta lielākais sargs noteikti ir tā kā racionālā domāšana un intelekts, bet, nu, visa tā mana, kā teikt, kaut kāda iracionālā zemapziņa un tur emocionālā prizma ir, nu, pieņemsim, nakts un mešs un vienatne ir tie apstākļi, kas vienkārši pārmāc to racionālo un, nu, kā teikt, tas vilks jau īstenībā ir vismazāk. No kā tu baidies. Man jau tur, kā saka, sākās visādas fantāzijas, nu, par kaut ko paranormālu. Un tas ir tas, kas, nu, tieši tā tumsa laikam ir tas, ka tu, un, protams, nu, tā kā ir bijuši arī momenti, ka es atceros vienreiz arī, es nezinu, kas man tur skrēja virsū, bet, nu, ne, es tā kā, nu, es riktīgi tur pārmīdz jēgu, bet, nu, kaut kas četkājains, tā kā nesās man virsū, bet ieskrēja mežā, tā kā es tur izgāju pačurāt. Un otrs īstenībā, kas ir arī baigi interesanti, nu, pieņemsim, tur tie zaķi un lapsas. Zaķi, viņi mēdz tā kā smieties, bet, nu, kā saka, tā skaņa ir diezgan briesma. Zaķi smieties? Nu, viņi tā kā gandrīz tāda kliedzoša sieviete. Un tas pats arī lapsas, kad reji, nu, arī, nu, kā pateikt, kādas skaņas es tur esmu dzirdējis mežā, nu, pa nakti tas ir, nu, vispār arī tur tāds, kā teikt, piedzīvojums. Nu jā, nu, bet tas ir interesanti, nu, pieņemsim. Bet tad, kad tu esi, piemēram, pilsētā naktī vai kaut kādā tur, kā tev tā tumsa komplektā, ja pareizāk, nu, ne tumsa, bet gaisma, jo tad, kad ir tumsa, tad vienkārši ir maz gaisma, bet tad, kad tu esi dažādā tajā kontekstā, ko tu zini, nu, ka tev vienkārši tu prātā zini, ka tu esi vai pilsētā, vai istabā savā, vai citā istabā, vai, nezinu, pie jūras, vai mežā savā, citā mežā, kā tā telpa ietekmē to, kā tu jūties komplektā ar to tumsu. Jeb maz gaismu. Tev ir tā, ka tu, piemēram, esi savā mežā tumsā, tu jūties tā, bet ja tu esi citā mežā tumsā, vai kaut vai gaismā, labi, ja tā tumsa sarežģīja visu bišķiņu, ja tu esi tā kā savā mežā, vai ja tu esi citā mežā citur, ej sēņot, vai ko tu dari mežā citā? Nē, nu, pa dienu savā mežā tur, jāsaka, es jūtos kā saimnieks, un pa naktī es jūtos citā. Es te domāju, jo kaut kādos citos mežos es esmu tā maz bijis viens pats, jo tā kompānija tomēr arī kaut ko noņem nost. Jo tā, kā teikt, mēs tur ar Čomēr esam pa mežiem staigājuši vispār, pat ne teltī gulējuši vienkārši uz kaut kādiem palikņiem uz zemes ar kaut kādu tentu pārstiept pāri vai tur guļamaisos, un tad, tā teikt, tu dzirdi kaut kas tur staigā apkārt, un tu jau nekad nesaproti, kas tas ir. Bet, nu, kā teikt, vienmēr viss ir bijis, kā teikt, kārtībā. Bet vēl es ja tu esi, labi, piedod, bet ja tu esi ar viņu kopā, ar to pašu draugu, kurš visticamāk ir Rudolfs, vai ne? Jā. Jā, ja tu esi ar Rudolfu divatā tavā mežā vai ar viņu citā mežā, vai tur ir kaut kāds? Nezinu, vai tu laikam, nu, pēc tā tavu jautājumu ir tā, ka tajā brīdī, kad uznāk naktis, vairs nav svarīgi, kur tu esi, jo tad liekas, nu, kā teikt, tā ir tā kā kaut kāda cita pasaule tajā brīdī. Pa dienu, nu, tas arī, kā teikt, viss, kas man uztrauc, vai mēs neesam iemaldījušies kaut kādā privātā mežā. Jo arī tajā pašā manā mežā bijis, ka es tur aizbraucu un tur tūmā kaut kādu mednieku, un es skatos tālumā kaut kas oranžs, un pēkšņi es saprotu, uz mani tēmē bisi. Kā tu to saproti, tāpēc, ka tev lāzers spīd virsū? Nē, bet nē, nu vēl gaišs, un es viņu redzu, nu, kā teikt. Un es vienkārši redzu to pozu, un es tāds apstājos, ko? Nu, tad es redzu, nu, ka to stroķi nolaiž.
Un es Viņš vienkārši droši vien domāju, lupīja uz tevi caur binokli, kas ir viņam uz stobra. bet, tas tā, un tajā brīdī man pat nav bail, man ir vairāk tāds, es pat nemāku noraksturot to sajūtu. Aizkaitinājumu? Jā, kaut kas tāds, kā come on. Es ar tačku rokās ķeru, es kaut ko stumju, bet tiešām viņam ir tik slikta redze, ka viņš nesaprot, ka tas ir cilvēks. Bet vēl vienkārši, vēl ko es atcerējos par tiem mežiem, tas stāsts arī tur ir diezgan daudz kas, bet tas sausais atlikums būtu tāds. Es tur biju kaut kādu vizulu nopircis, es tur biju Slovēnijā, tur tā Sočas upe, man likās, pa nakti jāaiziet, pamakšķerēt. Bet, man nav tās makšķeres, man vienkārši kaut kāds koka kāds, es tur piesienu kaut kāds triķi. Un tā tālāk. Un cik es saprotu, tur tāpatās arī kaut kāda lāča var būt. Bet, es vienkārši, man ir tā misija, es eju makšķerēt. Man tur vēl viens āliņš bija līdzi. Un es tur kaut kur sēžu, kaut kādas stundas es nosēdēju, viss tik forši, tā upe visu laiku šņāc. Un tajā brīdī es tā kā saprotu, es esmu vispār kaut kādā LR ratā, mežā pie upes kalnos, un man tā kā vispār nav bail. Un tajā brīdī es sapratu, ka man nav bail tāpēc, ka man bija tā kā konkrēts mērķis. Jo pieņemsim, ļoti bieži tajā savā mežā mans mērķis ir tā kā braukt uz mežu, pārvarēt bailes, bet viss pie kā es palieku ir tikai tās bailes. Tad, kā es saku, ar tām bailēm es aizmiegu. Un no rīta man ir grūti saprast, kur viņas bija. Bet šajā gadījumā es vienkārši gāju makšķerēt, un es par tām bailēm vispār nedomāju. Bet tur tas stāsts bija vispār komisks. Protams, es neko nenoķēru, bet man bija vienkārši interesanti pasēdēt. Bet tad bija kaut kāds pilnīgs sviests, ka es esmu kaut kādā, es tur pāris reizes mainu to savu vietu. Un pēkšņi sāku dzirdēt kaut kādas balsis, un es redzu tur tālumā kaut kādu gaismu. Mežā savā? Nē, šitas ir tur tajā pie tās Sočas upes. Jā. Man liekas, kaut viens naktī kaut kas tāds. Pēc kaut brīža es redzu tur, tā kā rīktīgs bars ar cilvēkiem. Es tā domāju, labi, kaut kāda nakts ekskursija cilvēkiem. Un es tur stāvu, un es domāju, diez vai viņi nāks te. Un vienkārši. Viņi fucking atnāk līdz manim, kaut kā 40 cilvēki. Es domāju, kā ir viņiem. Es vienkārši kaut kādu koku kādu stāvu, pa tums, jo es biju pilnīgā tumsā. Tev nebija gaismiņa. Man nekāds gaismiņas nebija. Kādā krāsā drēbes tev bija? Es neatceros kaut kāds, varbūt, toči neatceros. Nekas baigas spilgts. Bet jā, viņi atnāk. Es neatceros. Mēs vienkārši tā kā sasveicinamies. Tad viņi man tur prasa, ko es daru. Es saku, ķipēc makšķerēju, bet pa lielam tā ir performance, bet es negaidīju, ka man būs skatītāji. Labi, tā saruna beidzās. Es domāju, es tā esmu, es te būšu, lai viņi dara, ko viņi grib. Bet viņi tā kā neiet prom. Un tad paiet kaut kāds 10 minūtes, beidzot man tā kā tas viens čoks tā kā pajautā, vai es gadījumā nevaru kaut kur citur aiziet, jo viņiem tā ir vieta, kur viņi var laivas ielaist. Un man beidzot, tā kā tāds atvieglojums, ka es beidzot saprotu, kāpēc viņi tur ir. Tā kā es domāju, tā kā, es domāju, fucking nakts. Tas viens pats, tā kā tur tik daudz vietas, kāpēc viņiem ir tieši tur jābūt. Es domāju, ja viņi neko nesaka un viņi tur ir, labi, man pēc es arī neko nesaku un es tur būšu. Un tāds atrisinājās, un tā ir kaut kur citur. Jā, man joprojām prātā ir tas, ka tu esi tā kā savā pagalmā tīri praktiski, teorētiski un burtiski un uz tevi tēmē. Jā, tas arī bija jocīgi. Jā, tas izklausās ļoti jocīgi, tā kā viņi tas tā, bet tie makšķernieki, kuri arī uzglūna. Tur bija makšķernieks, tie pārējie džeki bija laivinieki, 40. Jā. Viņiem bija daudz laivas? Piepūšamās, viņi tur sāka. Sāka pumpēt. Jā, viņi vienkārši visi atnāk lukturiem, tur tādi kaut kādos kostīmos, ūdens izturīgos. Nirēji? Nirēji, nē. Tā Soča ir diezgan crazy upe, tur visi brauc laivām. Bet vienkārši tas bija tāds...
Ja, ko tu darīji? Tur bija kaut kādā droši vien tēlniecības gigā atkal. Tas bija vienkārši. Mēs tur ar sievu un draugiem bijām, kā to sauc, Eirotripā pa kalniem. Tas pirms pāris gadiem bija. Jā. Aha. Nu jā, man vienkārši ir tāda tendence, ka man patīk pa savam iet. Nu, man baigi nepatīk tas ekskursijas konteksts. Jā. Tas gīda moments. Jā, es tev mēģinu tagad arī gaidot, bet es sapratu, ka nevajag. Tev ir savējais maršruts. Bet var mēģināt. Bet tas es bišķiņ iegaidošu. Man ir vēl daži jautājumi, kuri man tīri arī personiski interesē. Jo es nezinu, varbūt tu man stāstīji, varbūt es neatceros par to Lietuvā. Tagad tas pēdējais. Arī pilsētā noliki rīktīgi lielu un skaistu māju. Jā, tā, vai tulkosim viņu kā pilsētkoks, citrī. Jā, tas ir ap 4 tonām beigās, tad viņš ir kādi 2,20 augstumā. Parādīsim ekrānā viņu tagad. Vajadzēs kaut bildi. Es aizsākšu. Tātad 4 metri? Es teicu 2,20, 4 tonnas. 4 tonnas. Jā. 4 metri. Nē, tur bija kāds, kam bija arī 4-metrīgs objekts. Jā. Un no viena gabala? Jā. Nu labi, tev bija tas pilsētkoks, un tev bija kaut kāda komanda, kas viņu taisīja? Pa lielam es, un man arī kopā nedēļa bija sanāca, ka man iedeva palīgu, jo tas apjoms bija diezgan liels uz tām 3 nedēļām. Tā kā nedēļa man vēl bija palīgs, bet beigās varētu teikt tā, ka arī visi pārējie simpozija dalībnieki vairāk vai mazāk kaut kādā brīdī pielika roku vai iedeva kādu instrumentu vai padomu, kas man ļoti konceptuāli pašam patika, jo tas ir pilsētkoks, kas ir tā kā par komunu sadarbību. Un arī tas, ka es biju pats jaunākais tajā simpozijā, jo, kā teikt, tā kā es uz viņu pieteicos, es jau īsti nesapratu, kas tas ir pa kontekstu. Ka tur jau tādi, kā teikt, teiksim, normāli tēlnieki un mākslinieki bija. Es jau sākumā domāju, ka tas arī varbūt ir kaut kāds studentu projekts. Bet, un vienkārši tā kā man tā pieredze tāda nav, tad jau pirmajā dienā, kā teikt, bija, kā pateikt, tā skica, ko es uztaisīju, es priekš sevis domāju, ja man tomēr paņem, tad vismaz, lai tas nav kaut kas pārāk sarežģīts, kā man parasti sanāk izdomāt kaut ko, mēģināšu kaut ko vienkāršāku. Pirmā diena es aizbraucu, tie pārējie visi skatās to manu skicu un saka, jā, šis baigi sarežģīt, baigi daudz jāzāģē. Es tā, ko? Un, protams, pa tām nedēļām es tā kā sapratu, kā domā tas tēlnieks, kas regulāri brauc uz tiem akmens simpozijiem. Viņš vairāk vai mazāk, varētu teikt, to savu skulptūru pietuvina cilnim, kur ir mazāk tās augstuma atšķirības. Bet man atkal tā skulptūra bija ļoti atšķirīgi attālumi uz visām pusēm. Kā pateikt, dziļumi lieli. Jo senāk kaut kādas ap 2 tonnām, ja ne vairāk, tika nokalts nost vienkārši. Un tas ir pirmais, ka tas darba, kā teikt, tā skulptūra ir tā kā sarežģīta. Otrais bija, ka es pirmo strīpu iezāģēju. Pēc tam arī, cik mēs tur visi runājam, ka tas granīts kaut kā bišķi cietāks nekā parasti. Tā kā negāja arī tik ātri. Un tad vienkārši jau pirmajā dienā, kad es sāku strādāt, es sapratu, ka es kavēju. Tā kā ir slikti. Un es vienkārši tur maucu 11 stundas bez brīvdienām. Ar to visu palīgu. Kā teikt, labi, nevajag tur varbūt pārāk detaļās ieslīgt, bet par laimi es nebiju pats pēdējais, kas pabeidz tāpatās, bet vēl vienu dienu pēc tā oficiālā simpozija beigām es tur vēl kaut ko slīpēju un bakstējos. Un kā tev liekas, kā tie, teiksim, tā pilsētvidē tie mākslas darbi, kāpēc viņi tur ir vajadzīgi un ko viņi dod cilvēkiem? Redz, jā, te mēs varētu parunāt par tādu atkal varbūt nosacīt tādu
negluži intīma lieta, vai drīzāk personisks viedoklis, dēļ kura es dažkārt dabūnu ciest, jo citi tā gluži nedomā. Runājot ar māksliniekiem, man māksla diezgan ilgstoši, es uz viņu biju skatījies kā uz kaut ko pilnīgi bezjēdzīgu. Tādā ziņā, ja mēs tā kā skatāmies, tur ir ēdiens, ir transports, ir māja, pajumte, tad tās ir tādas pragmatiskas un jēgpilnas lietas. Tad pieņemsim māksla. Manā izpratnē bija kaut kas bezjēdzīgs, bet, kā teikt, man tas netraucēja ar to nodarboties. Man vienkārši patīk, un man nav tā vajadzība pamatot, kāpēc es to daru un kāpēc tas ir vajadzīgs. Bet varbūt no otras puses, tajā brīdī, kad tu strādā ar klientu un tev tā iekšējā pārliecība ir par to bezjēdzīgumu, varbūt tev ir grūtāk tās lietas pārdot. Bet šī preambula bija vajadzīga tam, kad tur no Latvijas bija vēl viens tēlnieks Āris Smildzers, un tad mēs ar viņu daudz par kaut ko runājām. Un kaut kā tā sarunas man vienā brīdī palīdzēja izkristalizēt tādas vērtības, jo es ilgus gadus esmu cīnījies ar tādu iekšējo nihilismu, tad es viņu kaut kādā veidā varbūt pieņēmu, bet, kā pateikt, intelektuāli no visu, ko es esmu lasījis, un cik es esmu cilvēkiem runājis, man tās neatkarīgi no tā, ka tā bija tā mana pozīcija, man viņa tāpat nešķita pieņemama. Nihilisms nav veids, kā dzīvot. Un tad vienkārši, ja tu skaties uz mākslu bezjēdzīgi, tad tas arī diezgan nihilistiski. Un, kā teikt, pēc tās pieņemšanas, tad tomēr, jau kaut ko mēs runājam, es nezinu tajā brīdī, kad tu rakstīji vai ne, par to, kad ir kaut kādas lietas, kas dažreiz tev ir tā kā zemapziņā un viņas īsti nedefinējās, bet viņas tur ir. Un te bija tas moments, ka man jau kaut kādas vērtības iekšā bija, bet es viņas nevarēju nodefinēt. Tajās sarunās ar Āri, viņš man tā kā palīdzēja saprast, kur ir tā mākslas jēga, ko es varbūt nemācēju ielikt vārdos. Un tad man izveidojās tāda ļoti vienkārša vērtību sistēma priekš manis, kur pirmajā vietā tas nav pareizs. Tas ir pareizs, bet tagad tas rāda tieši to pašu. Jā, mēs par pulkstiņiem runājam. Es noteikti nesteidzos, es vienkārši tā iedomājos. Man ir gan kaut kādā brīdī. Jā, tu droši atšķir man neņem tēm. Bet tas tāds par vērtībām, tad man šobrīd ir 3 pamatvērtības. Pirmajā vietā ir izglītība, otrajā vietā ir kultūra, un tad tikai trešajā vietā ir ekonomika. Gan tev augstas vērtības. Bet tur viss ir ļoti vienkārši. Jo es saprotu, ka tā lielākā problēma ir, manuprāt, labi, kā teikt, te jau nav stāsts par to, ka es varu, kā teikt, stāstīt, kā lietām jābūt. Tas ir vienkārši, kā es priekš sevis to saprotu. Pirmkārt, ja tu esi stulbs, ja tev nav izglītības, tu nevari neko, principā, darīt. Tātad pirmais ir izglītība. Bet tas ir pagaidzi, šitais tev tas secinājums pielikšu ar mikrofonu tuvāk, jo man runās karāk nekā es. Bet tā kā, es normāli varu kliegt, bet tas ir pēc tās sarunas ar to mākslinieku tajā simpozijā? Jā, jo vienkārši mēs sākām runāt, un tad es atkal pacēlu to jautājumu, ka man jau tā māksla kā tāda liekas bezjēdzīga, bet man viņa patīk. Bet tad viņš man izstāstīja, kur ir tā vērtība tai mākslai. Un varbūt tas varbūt ir interesantāk, jo no tās sarunas tam man izkristalizējās tā vērtības sistēma, jo izglītība kā vērtība es jau sen tā kā atzīstu kā pamatu. Tāpēc es vēl joprojām studēju, un man liekas, tā kā es esmu iemācījies darbu apvienot ar studijām, es, man liekas, visu savu atlikušo mūžu turpināšu vairāk vai mazāk studēt. Bet, redz, jā, tur bija tas stāsts par to, kad kā teikt, ne jau visi mākslu saprot, bet tā māksla iedarbojās pilnīgi uz visiem. Un pieņemsim tie objekti pilsētvidē, tad patiesībā ir tā māksla, kas ir priekš sabiedrības. Un nav jau svarīgi pat, vai tā sabiedrība to mākslu saprot,
bet kaut kādā veidā tā māksla uz viņiem iedarbojās zemapziņā, kaut kādu iespēju atstāja, kaut vai raisa kaut kādas sarunas. Un, visvairāk jau ar to saucamo laikmetīgo mākslu, kā teikt, cilvēkiem, kas neizglītojās mākslas virzienā, teiksim, ir vislielākās problēmas ar tiem objektiem pilsētvidē. Bet tā ironija ir, kad viņi jau par to runā un tā māksla uz viņiem strādā. Un, kā teikt, tas jau ir viens no tiem pamatiem, pamatfunkcijām. Jā, diezgan interesanta doma un diezgan es tādā ziņā arī tiešām piekrītu. Un cik interesanti arī tas, ka tu nonāci caur to tām savējām augstākajām vērtībām līdz tai pilsētvidei un līdz tai laikmetīgai. Bet ir otrādi, kad no tās sarunas man tās vērtības izkristalizējās. Jā. Pirms tam man bija tikai tā izglītība. Un tad vienkārši, pieņemsim, tajā kultūrā, tur man arī, tur ieiet tā māksla iekšā, bet, tur, protams, ir viss teātris, mūzika un tā tālāk arī vispār, Bet tad sanāk, ka tai sabiedrībai, lai arī kā viņai tā māksla nepatiktu un viņi viņu nesaprastu un negribētu, tad viņiem viņa ir vajadzīga vēl vairāk. Un skaties, viņai vajadzīga vēl vairāk nekā ekonomika. Jo, tad tas stāsts. Pirmkārt, ja tu esi stulbs, tu nevari neko. Otrais, ja tu neesi stulbs, bet tev ir depresija, tu arī īsti neko nevari. Tāpēc, kā teikt, ja tev apkārt ir neglīta vide, vai vienkārši tukša vide. Tukša, jā, kaut vai tukša, jo, tas vārds neglīts, viņš arī tāds ļoti relatīvs. Jā. Jo, pieņemsim, ja mēs runājam par mākslu, man ir tā pozīcija, kad, protams, man tur var būt gaume, un, protams, man ir kaut kādi arī kvalitātes kritēriji, bet, pieņemsim, par tādu radošo kritēriju es varu mazāk runāt, es varu diezgan daudz runāt par kaut kādu amatniecisko meistarību, vai vienkārši par kaut kādiem kanoniem, kuru ietvaros tu vērtē, bet pašā pamatā es uzskatu, labāk ir kaut kas nekā nekas. Tad pēc jebkurš sūds būs labāks par to, ka tā sūda vispār nav. Tajā brīdī, kad parādās sūds, mēs varbūt varam diskutēt, kā uztaisīt kaut ko labāku varbūt, bet par to, ka viņš ir liekas, es domāju, tā ir tāda ļoti neproduktīva saruna, visos virzienos. Un redz tajā brīdī, kad tas cilvēks... Tas sanāk, ka tad, kad parādās kaut kas, tad diskusija ir jābūt par to, kāds tas varētu būt vai kāds tas varētu būt bijis, nevis par to, ka vai tam būtu bijis jābūt. Jā, es domāju, ka, vai pieņemsim, vienmēr ir tās sarunas, kur ir šitais te, kas tas tāds ir un priekš kam mēs taču tur varējām to naudu novirzīt tur, bet, redzi, tagad tajā manā personīgajā vērtības skalā, mēs to naudu nekur pagaidām nevaram novirzīt. Kā teikt, kamēr mēs visi neesam izglītoti un kulturāli bagātināti, mēs īsti nevaram domāt par to ekonomiku. Bet varbūt, ir cilvēki, kas domās, ka tas ir absolūti atžgārni, tā man vērtības skala. Tas varbūt nav arī būtiski. Protams, tas jau normāli visiem, ir dažādi tie viedokļi un katram ir dažādas tās vērtības un tas, ka kāds tur varbūt tās nepiekrīt, tas ir normāli un labi. Kur es gribu atgriezties tomēr, kad tas objekts pilsētvidē īstenībā arī pieņemsim tādā ziņā tā tēlniecība, man sāk tomēr, tieši tā tēlniecība pilsētvidē, manuprāt, tā ir tāda diezgan, kā teikt, bagātība sabiedrībai. Jo tas tomēr, tas ir kaut kas diezgan demokrātisks un visiem pieejams. Tās nav gleznas muzejā vai privātās kolekcijās, tas ir objekts pilsētvidē. Kā teikt, viss, ko tas tā kā prasa, ir uzmanība. Tas ir viss, kas tev jāiztērē, laiks un uzmanība, lai, kaut kādā veidā ar to bagātinātos. Te varbūt ir tas... Pieņemsim, redz arī tas objekts Kaunijā. Viens tā bija varbūt... Tas bija tas Lietuvas simpozijas, par ko mēs runājam pirms tam. Jo, kā teikt, tur jau bija tēma, zem kuras tev jāpiet, kas ir Kaunijas modernisms, kas arī ir tā kā UNESCO kultūra mantojums, kas ir, arhitektūras stils. Un, kā pateikt,
tā tēma pirmajā brīdī viņa mani nekādā veidā neiedvesmoja, bet, tā kā es strādāju to materiālu, un man vienkārši bija tā interese, tad es biju spiests tajā stilā iedziļināties, un, protams, viņā iedziļinoties tā interese parādās, tad tu viņā atrodi kaut kādus tos pamatelementus, ar kuriem spēlēties. Un beigās jau, kā pateikt, man liekas, tīpaši arī mūsdienās, bet, kā teikt, tas arī vairāk tāds personisks jautājums, ko es risinu, tā kā, vai tam māksliniekam tomēr ir jādomā tikai par sevi un savu vīziju, vai viņam tomēr tās savas spējas arī jāizmanto, lai tā kā iepriecinātu to sabiedrību. Un šī momentā, tas kauns modernisms, tas ir, visiem tiem iedzīvotājiem kaut kas saprotams. Un tāpēc, kā teikt, tas finansējums arī tāpēc ir, jo tas ir saistīts ar to kultūru vēsturisko mantojumu. Un tajā brīdī arī, kā teikt, tie darbi vairāk vai mazāk par to runā. Tas ir pēc tam, cik tur, kā teikt, tas skatītājs kaut ko no tā saprot, tas jau ir viņa paša ziņā, bet es domāju, galvenais jau tajā brīdī tas nodoms. Vai tu, kā teikt, ignorē, tu jau nevari to tēmu arī ignorēt tajā brīdī, ja tu gribi būt daļa no tā. Un man liekas, tas var būt arī tāds. Bet tas viss ir tāds ļoti relatīva lieta. Tad te varbūt atkal es tās par citām manām definīcijām, ar ko mākslinieks atšķirās no profesionāla mākslinieka. Profesionāls mākslinieks, viņš spēja strādāt ar klientu, viņš spēja strādāt ar pasūtītāju vēlmēm. Mākslinieks, lai cik viņš labs būtu, viņš to nespēja, jo viņam ir tikai sava pasaule. Jautājums, kas ir labāk, es domāju, tur tas nav, kā teikt, atkal produktīvs jautājums. Un pieņemsim, lai arī cik es sevi izjūtu kā mākslinieku, tomēr, un varbūt tas arī kaut kāds pagaidām mans kompromiss, ka es tomēr tiecos būt arī profesionāls mākslinieks, kas var strādāt ar to klienta vēlmi. Un, kā teikt, es varu piedāvāt to savu vīziju, bet pārsvarā man jau nākas tā kā palīdzēt tam pasūtītājam ieraudzīt, viņa vīziju. Un tas, man liekas, arī tas vecais jautājums par kaut kādu individuālismu un kolektīvismu. Bet, man tie visi jautājumi tādi atvērti. Tur nav tāda. Individuālisms un kolektīvisms, kā tu to domā šajā gadījumā? Par profesionālu mākslinieku. Es teiktu, ka profesionāls otrādāk. Mākslinieks, viņš nekad nespēs būt kolektīvs. Jā. Bet profesionāls mākslinieks ir tas, kas domā par to kolektīvu. Un kolektīvs jau var būt arī tie 2 cilvēki vai 3, vai pieņemsim, ja tev ir objekts pilsētvidē, tev tomēr, kā teikt, ir jāpadomā par tiem cilvēkiem, kas tajā pilsētā dzīvos un kas uz viņu skatīsies. Un pieņemsim, ja tas objekts ir granītā, tev varbūt arī jāmēģina padomāt kādus pārsimtus gadus uz priekšu. Tu tā tiešām domā? Nē, tā kā... Es vienkārši, man liekas, tāda diezgan, tā kā pilnīgi liekas, tik provokatīvi, tādā ziņā, ka tu, protams, kā arhitekts, tu tā dari, tā kā tu saki, jā. Tad tev ir, tā kā, protams, tur jādomā, kā tas tur darbosies gan pēc tiem 100 gadiem, gan arī to, kā uz to rēģēs tā sabiedrība, un jā, arī īstenībā skolā mākslu, kad tu mācies un strādā ar to pilsētu, droši vien arī telniekiem māca par to, ka tev ir jāsaprot to, kā konkrēti, to man nemācīja akadēmijā, to mācīja arhitektūrā, ka tev ir jāparedz to, kā lokālā sabiedrība reaģēs uz kaut kādu konkrētu formu, piemēram, tur vienā kaut kādā, Spānijas sabiedrībā tur kaut kāds objekts viņiem asociēsies ar kaut kādu citu parādību vai lietu, jo vienkārši tajā tur, Jā, un pie mums būs kaut kas cits vai nebūs nekas, bet tajā pat laikā vai tiešām citreiz
Nu, labi, tas, protams, arī tāpatās jau tu padomā par to, kā viņi uz to reaģēs. Tad, ja tu tieši dari kaut ko, uz ko viņi reaģēs, tā kā nevis nevajadzīgi, bet man tagad ienāca prātā vienkārši tas darbs pie zini, tieslietu ministrs, zini, tur, kur toņi es tev paskaidrošu pēc ielām, ir Brīvības iela un ir Merķeļa iela. Un tur ir tas kaut kāds, es tagad, sorry, ka es nezinu, es jau esmu aizmirsis visas tās detaļas par to situāciju. Man liekas, ka Gļebs Panteļējevs ir mākslinieks. Nu, es saprotu, ko tu. Un tad tur kaut kādā brīdī, es neatceros, es nezinu, vai tāpēc man viņš ienāca prātā, jo likās, ka tur kaut kas tā kā izskatās pēc kaut kā cita, kas tur ir domāts. Bet tad, ja tu, piemēram, tā kā izdari tajā pilsētvidē, tā kā tieši ignorējot to, protams, tu viņu noignorē, tā, lai tu, piemēram, tur tiešām neuzrakstīji kaut kādu tā kā saturu, kurš, teiksim, nozīmē kaut ko citu tajā vietā, bet ka tu tā kā iespiedies iekšā tieši tā kā nerūpējoties par to sabiedrību, un tieši varbūt tādā veidā tu arī par viņu tā kā rūpējies, ka tu uzspied uz to vissāpīgāko, tā kā uz ko viņi arī, tā kā, kad visiem riepsies un visi tā kā bļaus un visi klieks, cik tā nedrīkst, bet īstenībā tu tieši tāpēc arī to dari, lai tu kaut kādu paceltu to augšā, to kaut kādu, tā kā, kāpēc tā visa sabiedrība ir tik ļoti kļūdījusies, viņai pašai to tā kā parādītu, tā kā, vai es izteicos saprotam, es saprotu, bet vienkārši, tas, kā tu to varbūt domāji, pēc tā, ko es iepriekš teicu, ka tu it kā oponē tam manam viedoklim. Bet, viņš man tā ļoti likās, kā, es vienkārši man grūti noticēt, ka tu tā saki, tā kā. Es tev teicu tā atšķirības starp, kā teikt, to profesionālā mākslinieku un mākslinieku, bet tas atkal ir, Gļebs Panteļējevs ir profesionāls mākslinieks, bet viņš arī ir mākslinieks, un tad varbūt šis moments ir, kad ir kaut kāds moments, kad tu arī vari atļauties būt tikai mākslinieks arī tajā pilsētvidē. Pieņemsim, manā gadījumā, es vienkārši tieši par to Kauņu runāju, kur tie uzstādījumi bija tādi, un tev vienkārši, kā teikt, es vairāk runāju par tādu elastību. Jo redzi, ja mēs atkal atgriežamies pie tā mana darba kuldīgā, tur es biju vairāk kā mākslinieks un vienkārši tā iespēja man atļāva tādu objektu uzlikt. Un tajā brīdī es arī domāju, kā tie cilvēki uz to reaģēs, jo, pārsvarā visi tur saskata vēlnu un neviens jau tur neies un neiedziļināsies. Un es vēl baigi uztraucos, vai viņš vispār nodzīvos vienā gabalā. Tad sanāk, ka tev ļoti rūp tas, kā cilvēki uz to reaģēs, un tev ir kaut kas, kam tu dod priekšroku, ka tu izvēlies to, ko tu viņiem dod, ka tu dod priekšroku kaut kam, uz ko viņi reaģēs. Nē, es esmu ļoti kontekstuāls, tādā ziņā, ka viss ir atkarībā no konteksta, jo, kā teikt, ir kaut kādas lietas, pieņemsim, un tas darbs kuldīgā priekš manis, kā teikt, tur tikai pēdējā etapā parādījās tāda lieta kā laika ierobežojums, ka man viņš ir jārealizē un jāuzliek. Bet pirms tam es viņu vienkārši taisīju. Sākumā tas bija tas mācību darbs, es dabūju atzīmi, pēc tam es vienkārši pilnībā nodevos radošai brīvībai. Un, kā teikt, tur es viņu 2 gadus es viņu lēnām tur veidoju, un tad bija pāris mēneši, kad man viņš ir jāfinišē, lai viņu var uzlikt. Bet tajā brīdī tas bija par to, ka tas darbs man bija diezgan personīgs, un es nevienā brīdī nebiju par viņu domājis kā par objektu, ko es varētu izlikt pilsētvidē. Es biju domājis, varbūt viņš kādreiz tur manā mežā parādās, vai varbūt kādā izstādē, kas ir nosacīti droša vide mākslas darbam. Man liekas, mākslas darbam visbīstamākā vieta ir pilsētvidē. Jā, tiešām. Ja vien viņš nav augstu pie mājas klāt, kur viņam netiek klāt. Bet pat tad īstenībā, tu padomā, teiksim, Brekts, tas murāls, tas bija gandrīz tikpat nekā nepieejams, bet tāpatās. Jo, kā teikt, jo es jau nerunāju par pareizi, nepareizi un kā lietām jāpieiet, jo, kā teikt, kā jau es teicu, jebkas ir labāks par neko, un tad vienkārši
kā teikt, kā kaut kādi mākslas darbi parādās pilsētvidē, tā jau, nu, kā pateikt, man var būt kaut kāds viedoklis par to, bet viņš jau nav ne pareizs, ne nepareizs, un vienkārši beigās tā arī, nu, atkarībā no konteksta, cik tur ļoti tu vari to mākslinieku pie kaut kā vainot vai nevainot. Jo pieņemsim, nu, tā kā, ja ir konkurss, tu iesniedz ideju, tavu ideju izvēlās un viņu realizē, nu, tur tomēr ir jārunā par tādu lietu kā kolektīva atbildība, jo ir kaut kāda žūrija, kas to izvēlās. Nu, protams, ir viegli, kā teikt, vainot to vienu mākslinieku pie kaut kādas provokācijas, un tad atkarībā no tā paša mākslinieka, kā viņš māks strādāt ar to PR, vai nu viņam tas nāks par sliktu vai par labu, bet, nu, kā teikt, nu, kā teikt, ir kaut kāds moments, kad tu to nu, kad tev tie apstākļi un konteksts ļauj to sabiedrību provocēt, un ir kaut kāds moments, nu, ka tā kā tas ir pēdējais, kas tev būtu jādara. Un, nu, es teiktu, vispār, nu, tā mākslinieka dzīve jau ir tāda staigāšana uz naža asmens savā ziņā. Nu, tāds konstants risks. Un, ja tā riska nav, nu, tad tur, man liekas, arī nav tāds mākslinieks. Nu, dažreiz tas risks ir, jā, nu, kā teikt, varbūt tieši izvairīties no kaut kādas provokācijas. Jo, nu, pieņemsim, manā gadījumā, man liekas, man ļoti patīk provocēt. Un tad varbūt tev liekas jocīgi, ka es runāju par kaut kādu vērā ņemšanu. Bet tā ir vienkārši, nu, kaut kāda... Kaut kāds atbildības stariņš. Nu, nevis atbildības, ne, tā ir vienkārši realitāte. Nu, ja tu gribi piedalīties konkursā, tev nu, tā kā jautājums... Es nezinu, kā, nu, jo es vairāk runāju uz riņķi, jo tas viss paliek tā kā jocīgāk. Kad tu runā uz riņķi, es vēl šito nebiju dzirdējis. Nē, nu, vai kā teikt, runāju uz riņķi vai domāju uz riņķi, jo te varbūt man ir mazliet vispār jāatkāpjas no visu, ko mēs te kaut kādu brīdi runājam, varbūt jāparunā par kaut kādu metafiziku un, nezinu, tur personīgo psiholoģisko izaugsmi, kad vienkārši no kaut kādus pēdējos gados es nonācu pie tās tēzes, kad man jau nav svarīgi būt par sevi, jo tā kā kas man ir mans lielākais šķērslis, tas esmu es pats ar kaut kādiem saviem uzvedības modeļiem vai ar saviem pieņēmumiem, un tāpēc runā ir kaut kādi konteksti, kuros tā kā man nav izdevīgi skatīties uz lietām, kā es uz viņām skatos. Un kas vispār, un man liekas, kas tas es vispār, kas tas es esmu. Es esmu vienkārši kaut kāds savu vecāku un sabiedrības un, visa, kas ir nācis pirms manis, es esmu tāds tā kā, kā teikt, formulas atrisinājums. Un tad tās ir arī manas izvēles, ko es no tā esmu izvēlējies. Tā kā paturēt, ko es, jo pieņemsim, tā pati cilvēkam tīņu fāze, kad viņš izvēlās iet tādā noliegumā un pretestībā. Un tad vienkārši ir liela daļa īpašības, kas tajā brīdī ļoti dziļi mugurkaulā ierakstās. Un, kā teikt, viņas tev visu atlikušo dzīvi seko, bet pieņemsim pēc kaut kāda 25 vai 30, tas tev kļūst par milzīgu šķērsli, kas iepriekš it kā tev ir kalpojis kā kaut kāda sevis saglabāšana. Vienkārši tie sūdi tajā, kad no tās visas informācijas bagātības man tāda, kā teikt, es vairs nevaru tā kā pateikt tik ļoti kaut kādas konkrētas lietas un ieņemt kaut kādas ļoti konkrētas pozīcijas, bet man ir tā kā vienkārši kaut kādas skaidrākas sajūtas, uz kurām es balstos. Un tad vienkārši, ja es tā kā definēju tās lietas, es izklausos ļoti pretrunīgi, bet priekš manis, tā kā ir kaut kas jauns un abstrakts ienācis dzīvē, kas ir tas konteksts. Tu tā kā ņem vērā kontekstu un pieņemsim, priekš manis vairs nav. Tas par to mežu bija baigi kreisī par tiem vilkiem.
Un par to džeku, kas uz tevi tēmē. Jā. Tas tev izēja pačurāt, ne, vai ko? Bija, kad es to mīnmetēju lādiņu tur atradu, un arī pēdējā brīdī, kad es jau viņas paņēmu rokās, es tā kā saprotu, kas tas ir. Un tas arī bija viens no triggeriem, kāpēc es vēlreiz sāku to vēsturi pētīt un no jauna. Jo man liekas, es ar to vilkats tur kaut kāds 3 etapus gāju līdz kaut kādam dziļumam, ka viņš man sāka tā personīgi raustīt. Un tad tas pēdējais bija to mīnmetēju lādiņu. Un tad es sākumā domāju, tā ir kaut kāda veca ratu detaļa. Es tāds, izstāstu pēc kaut kādas raķetes uzmazēju tur. Un tad es skatos, tur ir patroni, un tad es saprotu, jā, beigās tur to sapieris izsauc, tie ir aiziet projām to visu. Bet, tas jau pirmajā brīdī man likās, tas kaut kas bīstams. Tie sapieri tur arī paņem un staigā tā, it kā tas nekas nebūtu. Un tad es atcerējos, ka pareizi tur tā fronts līnija gājas caur tam mežam. Pēc tur sāku to vēsturi atkal lasīt par to Moras kauju un ko tur vēl. Un tad kaut kā atkal kāpjoties atpakaļ, atkal es nonāku pie tā vilkača, kas tur pāris kilometru radiusā arī dzīvojies. No tā lādiņa tas tev notrigeroja to research? Kārtējo reizi, jo pirmā reize man tur čoms vienkārši atsūtīja kaut kādu vienu rindkopu par to. Tad tā otrā reize, es arī nezinu, tad man liekas, tā bija kaut kāda otrā reize, ka es tur... otrā reize bija, ka es vienkārši atceros, ka man kaut kad tika atsūtīta tā rindkopa, tad es meklēju kaut ko vēl. Un tā trešā reize, pēc tā mīnmetēja lādiņu tās vēstures, un tad bija tas moments, kad es vienkārši nomainīju tos vārdus, kurus es meklēju. Jo, kaut kādā, tad, kad tu meklēji kaut kāds vilkacis Latvijā, baigi trūcīga tā informācija. Bet vienā brīdī, kad es nonācu pie tā, ka tas ir Livonian Werewolf, pēkšņi es atrodu 10 YouTube video, kam tur pār 200,000 skatījumu. Tieši par to vilku. Kur tieši par viņu tā kā ir runāts. Es tur ir slavenāks kāds par tevi, tā kā tajā mežā bijis. Par mani, jā. Nē, vienkārši likās tā kā interesanti, kad tā kā tajā brīdī, kad kādreiz jau tā bija Livonija, tā nebija Latvija, un, kā teikt, ar pareizajiem atslēgas vārdiem tu atrod daudz vairāk. Bet, tagad jau tas radiokors bija uztaisījis to kaut kādu to iestādējumu, un vēl jau arī ir šitais Dieva suns, tā animācijas. Un tas, tā kā viņi, tu saki, ka ir kaut kādi, tā kā, video materiāli, kā mākslas darbi par to, būtni? Vai es kaut ko palaidu garām? Nē, ir tā tiesas prāva. Ir YouTube'ā vienkārši podkāsts, kaut kādas lekcijas, kas to ir pētījuši. Ir vēsturnieki, kas ir tās savus kursa darbus rakstījuši. Vienu es tur lasīju, kas man likās visdetalizētākais, kaut kāds tur Čikāgas universitātē bija. Bet, palielam, tā ir tā tiesas prāva, dokumentēta, un tad ir vienkārši cilvēki, kas par un ap to spekulē. Jo, kā teikt, man liekas, tur kaut kāds 20 lapas, un nekas jau tur daudz nav. Bet nereiz video materiāls teica, nosauc kaut kādas 2... tā ir animācijas par filma viņu. Tagad. Ja, viņš tur, kā teikt, tur ir pa to laiku, un viņš tur arī ir pieminēts. Viņš ir pieminēts, un viņš ir arī viņš ir arī Kuldīgā pasēdējis uz soliņu tagad. Tas, kas Kuldīgā pasēdēja, tas ir, tā teikt, mana atsauce par to absurdumu vairāk. Par to, kas tas ir un kā uz to skatās. Jo, es saku, tas vārds vilkats ir vispār ļoti nepareizs raksturojums tam, kas tas cilvēks ir bijis, pēc tā, ko es saprotu. Bet tas atkal ir atsaucoties uz, kā teikt, vēl tādu konkrētu lietu, ko es to tiesas prāvu lasot, ar ko man tas saslēdzās, ir tas Karls Kastaņeda, kas tur 11 grāmatas ir sarakstījis, kā viņš ir mācījies tur pie, kur vienkārši, pie Tolteku šamaņa tur, kas to tradīciju ir pārmantojis. Un vienmēr sakot, tur ir tas pasaules modelis, kā vispār realitāte strādā. Un tas, kā teikt, tas rietuma racionālais cilvēks ir ļoti tālu, teiksim, no tās īstās realitātes. Un tā īstā realitāte ir tik ļoti, kā to pat nosaukt,
pārsteidzoša un baisa, nu, kad, principā, ja tu to tā kā pieņem, to arī tur līdzenas vietas sajūt prātā. Bet vienmēr sakot, kad lasot to stāstu, es priekš sevis redzēju liels paralēls ar to, ko es lasīju tur tajā Karlosā. Un tajā brīdī, nu, es sapratu, ka vismaz priekš manis, kad vilkats bija tur, nezinu, 2 līdz 5% no tā, kas tas cilvēks bija. Bet tas sāls jau ir tajos 95. Un tas stāsts jau vairāk ir par to varu, kas, nu, grib tā vara, kas iznīcina un pakļauj. Un, nu, kas man liekas interesanti. Kaut kādā tā laika imperiālā vara? Nu, zviedri vācieši, kas nāca, nu, krusta kari, kas, nu, jo pieņemsim, man arī ļoti negribās izmantot to vārdu pagānisms, jo es īsti, nu, tas ir tāds stāsts par definīcijām, tas vārds pagānisms neko jau beig nenozīmē, bet vienmēr sakot, nu, te bija kaut kāda sauksim viņu pa lokālo garīgo prizmu, kas paiet zem tā... Zem tās varas, un viņš kļūst par noziedznieku. Ne tā. Tas ir viens, bet tas vienkārši angliski ir tas termins umbrella term. Nu, kad ir kaut kāds... Vietasargs. Nu, jā, nu, latviski, man liekas, nav tās. Nu, ir kaut kāds termins, kas sevi ļoti plaši virspusē iekļauj citu lielu terminu grupu. Un tajā brīdī pagānisms ir vairāk tāds kristietības radīts ierocis krusta laika karos, lai vienkārši iznīcinātu to lokālo garīgumu. Jo, nu, kā mēs redzam, kad vispār tāda lieta, nu, kā teikt, tas jautājums, kas ir Dievs, viņš ir, nu, tāds nu, ļoti sakrāls, ļoti tāds nedefinējams, un vienkārši tas ir kaut kas, ko ir viegli pavērst. Nu, tas ir gan spēcīgs vairogs, gan spēcīgs ierocis, un tajā brīdī, nu, kā teikt, tas lokālais garīgums bija spēcīgs vairogs tam spēcīgajam ierocim, kas nāca iekšā. Un vienkārši tas tīsis ir tā kā priekš manis, viņš ir tāds pēdējais pavediens tai mūsu, kā teikt, tam mūsu tautas garīgajam mantojumam, kur viņš ir vēl bijis tā kā dzīves un funkcionāls, jo, nu, pieņemsim, ja mēs runājam par folkloru, labi, tas varbūt ir vairāk tāds mans iedziļināšanās trūkums, bet tomēr daudz, kas man šķiet ir tāda tukša formas imitācija bez tā paša satura. Un tad, folklora? Nu jā, nu pieņemsim tā, ir tās kopotie raksti ar tautu tērpiem. Un vienu reizi es to grāmatu šķirstot, es tā kā skatos un domāju, nu tas nekad tā nevarētu būt, kad viņi šitā smuki saģērbjās un pagalmā nostājās. Un tagad ir, nu... Tas viss tā kā tie tautu tērpi, cik es esmu dzirdējis, viņi kādos 30. gados, tā kā 1930. gados tika vienkārši, lai mums būtu kaut kas, ar ko identificēties, viņi tika kaut kā tur vienkārši, nu, nu, tā kā, nu, labi, tur var būt, es nezinu, kaut kādi tie raksti, tur tiešām uz kaut ko atsaucās, bet, nu, lielos vilcienos tas ir tāds fakes. Jo, nu, redz, jā, bet kā teikt, un tā problēma jau ir tajā, ka nu, kā pateikt, tā dziņa vai tā vajadzība, tā vēlme pēc kaut kā tāda, viņa jau ir patiesa, un tas pamats, kas būtu jāatrod, viņš jau arī eksistē, bet vienkārši tas produkts, kas ir radies, tā ir tā tukšā forma bez satura. Un tagad es vēl vienkārši atcerējos kaut kādu tādu pilnīgu šizofrēniju, kas man kaut kad izsita korķus. Jo pieņemsim ir kaut kādas arī tās tautas dziesmas, ko es esmu lasījis, nu, kur tur tāda baigā mistika. Un, nu, es arī tomēr ticu, ka tie mūsu senčiem ir bijis kaut kāda rakstība arī pirms tā vācieši ienestā latīņa alfabēta. Un kas man likās ļoti īpatnēji, nu, atkal es vienkārši izlaidīšu ļoti daudz informāciju, lai es vispār kaut ko varētu pateikt.
bija kaut kāds laiks, kad es tur pētīju to 4-dimensionālo ģeometriju. Un tad ir tāda lieta kā hiperkups, kas ir kups projicēts 4 dimensijās. Kā teikt, mēs nevaram tādu ģeometriju aptvert, bet līdzīgi kā kvadrāts ir, pieņemsim, kups projicēts 2 dimensijās, tad, vai arī atkarībā kādu pagrieziņu, es teicu, neatceros to pareizo terminu, pieņemsim, ka viņš tur ir kaut kādā 3/4 pagriezienā, tad tur viņš tā kā 6 stūris un tur tās līnijas, tad mums rodās tas kuba iespējas. Bet tajā brīdī, kad tu to saucamo teseraktu projicē 2 dimensijās, tur sanāk auseklītis. Un, protams, jau teikt, kā teikt, tur tās diagonālas līnijas veido tā kā auseklīti. Protams, tas ir vienā leņķī. Un, kā teikt, es nesaku, ka tas ir kaut kāds, ka tas kaut ko nozīmē. Tā var būt arī vienkārši sagadīšanās, bet man liekas, ka tā ir tāda ļoti interesanta sagadīšanās. Un, pieņemsim, tiem latviešiem bija arī tie puzuri saucamie, kas arī, man liekas, tāda ļoti interesants objekts. Un vienkārši ir kaut kāds dainas, ko es lasīju, kas man lika domāt par to, kad ir bijuši kaut kādas zināšanas par kaut kādiem spēkiem, kas mums liktos pārdabiski, ko cilvēki ir bez maz vai ikdienā miedarbojušies. Tāpēc, kā pateikt, vēlreiz par to vilkaci, man negribās viņu tā saukt, varētu viņu saukt par kaut kādu zintnieku vai viedo, un viņš ir bijis tāds pēdējais punkts, kad mums sāka to mūsu kolektīvo egregoru kaut kādā veidā iznīcināt. Un vēl kas man liekas arī ļoti interesanti, tas lokālais fenomens. Tas bija tas kaut kāds 16. vai 17. gadsimts, vai nesamēlotos, teikšu 15. līdz 17. Kaut kad tad tas ir noticis. Kā teikt, tur ir turētā robeža un viņa ir pārkāpta. Pēc tam tas ir noticis ģeogrāfiski. Pēc tam tas notiek 1. pasaules karā un 2. pasaules karā. Ka tā ir tā, kā teikt, es arī nezinu, vai tas vārds ir latviski vai angliski, ir tas liminal, kas ir tā kā starp 2 vietām. Un tā vieta, kas man liekas baigi interesanti, ka man tie visi jautājumi tā kā interesē, es viņus risinu, un tad es esmu tā kā kaut kādā veidā pie tās vietas arī nonācis, lai par to domātu. Un man liekas, cik tur tā kā jau noteikti, ja papētīt vēl, varbūt tur būtu vēl reizes, ka tā vēsture atkārtojās. Jā, bet ka tā vēsture iet uz riņķi, un tas stāsts viens un tas pats, kad par to robežu turēšanu. Jā, cik interesanti, tikko tu tā minēji to vietu starp 2 vietām. Starp 2 stāvokļiem. Starp 2 stāvokļiem, un teiksim, pat tad, ja mēs runājam par kaut ko telpisku, kas ir tur, vai geogrāfisks, vai teiksim, tur robežas starp tur valsti, vai jebko, kad, teiksim, tu pārēji no vienas telpas uz to otru telpu, teorētiski tu esi bijis tikai 2 vietās, bet sanāk, ka tā robeža, kura, teiksim, tīri telpiski neeksistē, jo tās ir kā vektors, viņa tomēr tā robeža šķērsošana kļūst par telpu, jo pati tā situācija, kas ir tā izmaiņa no iepriekšējā stāvokļa uz nākamo stāvokli, kļūst par vēl vienu kaut kādu stāvokli, kas ir tā nokļūšana tajā nākamajā stāvoklī, jeb robežas pārkāpšana, jeb nokļūšana tur. Tas klikšķis, ka tu spied slēdzi, tas mirklis jau viņam nav pat tam nav pat laika, tam nav pat vieta laikā, bet tomēr tā ir tā kā telpa bez laika, kuru tu piedzīvo, bet tu viņā nekad neesi bijis.
tas par to es sāku domāt tajā brīdī, kad tu runāji par tām robežu pārkāpšanām, kuras tika veiktas tajā brīdī, tās tā kā tajā no 15. līdz 17. gadsimtam. Jā, tas bija noteikti ne pirmais, bet, kā teikt, viens no momentiem. Bet, kad tā robeža tiek turēta, ka tas kaut kā ir ar vietu saistīts. Varbūt, kad viņš ir vienkārši, viņš ir tā robeža. Viņš ir tā robeža starp tām divām mūsu sakrālās un svešās vai sakrālās. Es negribu teikt svešā sakrālā, jo tas nebūtu varbūt tā korekti, bet starp tām divām sakrālajām telpām, starp to bijušo un starp to, kas bija nākamā tā telpa, kas ir tas vārds pagāniskais nav labs, jo viņš uzreiz nosauc, tā kā tu nosauc kaut kādu tā kā informācijas kompleksu, viņu uzreiz tā kā nosodot. Tā kā tas vārds jau ir nosodošs, bet tai informācijas apjomam, ja tai tēmai, ka kāds tad vēl ir tas nosaukums cits latviešu valodā, kas tā ir teiksim, tā pagāniskā ne kultūra, bet... Es to vārdu neesmu atradis. Nav jau tā, ka es baigi meklējis, jo, man nevienmēr vajag tos vārdus kaut kādiem konceptiem, bet vienkārši pie tā vārda pagāns piesienoties, tas jau ir latīņu izcelsmes no vārda pagānus, kas ir... zemnieks, principā. Jā. Jā. Kā teikt, tik dziļa tā nozīme, vienkārši pakāpeniski tas ir ticis izmantots, lai, tieši kā ar tādu negatīvu konotāciju. Jā, negatīvu konotāciju, paldies par šiem precīziem vārdiem. Jā, un tad sanāk, ir tā pagātniskā realitāte, kur ir tur vispār pieņemta normāli un droši vien augsti attīstīta. Un tad nāk kāds cits un to realitāti nomaina. Tas vienkārši smieklīgi, ka tas bija ar tevi saistīts. Tu to elektroskūteri bija nopircis, un tad man vienu dienu saki, es viņu visu laiku braukājums jūtu, ka man atrofējās kājas. Un tad es domāju, vienā jomā tu progresē, bet citā jomā tev iestājās regress. Un tad vienkārši man arī pēdējos gados ir tāda tēma, ko es strādāju, ka progress arī ir savā veidā ilūzija. Jo, tev arī kā arhitektam noteikti arī tu ļoti labi zini, cik daudz kas fenomenāls eksistē, ko mūsdienās, neteiksim, ka nevar atkārtot, bet cilvēki nevar savākties, lai kaut ko tādu atkārtotu. Un, protams, mēs tur vainojam ekonomiku. Kā teikt, bet tas, par ko es ar to gribu pateikt, kad man šķiet atkal. Tas stāsts, man liekas, fundamentāli vienmēr ir par to varu un par to, ka kāds tev cenšas atņemt to tavu varu, un tā mūsu lielākā vara vienmēr ir uzmanība. Un man šķiet, ka mūsdienās mums to uzmanību ļoti cenšas nolaupīt, un, kā teikt, mūs cenšas apmānīt, ka mēs tur kaut ko varam nepaspēt vai nokavēt, bet man liekas, kāpēc es par to progresu ieminējos, ka man liekas, tas progress, tas ir viens no tiem lielākajiem meliem, kas mums nolaupa to mūsu uzmanību, jo mēs tik ļoti baidamies nokavēt to progresu, ka beigās mēs atdodam to savu uzmanību ļoti nenozīmīgām lietām un sākam regresēt. Un tad beigās izveidojas tāds paradoks. Gribot attīstīties, tu tieši attīsties uz atpakaļ. Bet, ja tu tā kritiskāk apstājies, varbūt, kā teikt, uzreiz nepieņem kaut kādus, vai es pat teiktu, pieņem tādu nezināšanu,
nezināšana kā stāvoklis, kas ir diezgan nērts stāvoklis, bet, manuprāt, nezināšana ir vienīgais, kas tevi var virzīt pie kaut kādām zināšanām. Nu jā, un kāpēc tas ir svarīgi? Vienkārši, kad, laikam ir kaut kas, ko es gribētu, vienmēr gribās kaut ko pateikt, kaut kas, kas ir īsts un uz kā varētu balstīties. Un tad man ļoti patīk tas Radio 3 tēze. Mode mainās, klasika paliek. Un, ir ļoti daudz lietas, kas tūkstošiem gadu vienkārši strādā un ir konstants. Un tur nekāda spekulācija, nekādi viedokļi viņas nesatricina. Un vienkārši tāpēc man arī liekas, ir diezgan svarīgi tās savas saknes apzināt un, kā teikt, neskatīties uz to pagātni kā uz kaut ko arhaisku, neattīstītu un stulbu, bet ja ne uz kaut ko augstāku, tad vismaz kā uz kaut ko vienlīdzīgu. Un arī uz vispārējo. Un tā tad arī, kā teikt, par objektu pilsētu vidē, kur autors ir domājis par cilvēku, vai arī kur autors par cilvēku domājis, ka viņš neko nesaprot, un tad kur būs kaut kas, kā teikt, sāpīga konfrontācija. Nu jā, jo vēlreiz par to robežu pārkāpšanu, tā konfrontācija ir vienkārši neizbēgama, bet kas ir svarīgi, ka tev ir iekšā kaut kas, par ko pastāvēt.